Labdien, labrīt, labvakar! Labvakar, cienījamie Tukuma novada iedzīvotāji. Sveiciens novadniekiem! Kārtējā domas sēde ir pavadīta, un mēs atkal esam šeit. Šeit tas ir Garden Streetā. Šeit tas ir Garden Streetā. Bet par to nedaudz vēlāk, jo par to ir atsevišķs stāsts. Un mēs jau iesildoties saskaitījām, ka šī ir šī sasaukuma 8. domas sēde. 3 kārtējās un 5 sākās ir notikušas līdz 28. augustam, es atvainojos, 2 mēneši ir pagājuši. Šajā sēdē nebija nekāda rekorda kā pagājušajā, kad bija pār 100 jautājumiem. Šoreiz mēs iztikām ar 64 jautājumiem beigās, un par svarīgākajiem mēs jums kā vienmēr pastāstīsim. Tātad sākotnēji izbeidzām darba attiecības ar Kandavas mūzikas un mākslas skolas direktoru. Jā, Maruta Balori, paldies Marutai par ieguldījumu, par darbu. 40 gadu garumā. Tiešām, tas ir apsveikumu vērts, un tiešām paldies Marutai par viņas ieguldījumu, kas ir izdarīt šajā jomā. Es šodien sapratu, ka arī es tātad esmu bijis pie viņas kabinetā, jo 1. klasē es mācījos Kandavas mūzikas skolā. Ko tu mācījies kā bijis? Klavieru. 1. klasē. Spēlēt mammai uz nerviem. Jā, bet tāpēc es tur gāju tikai tāpēc, ka lai nebūtu jāguļ pusdienas laiks. Nākamreiz koncertēsim 4. Un tālāk mēs esam veikuši šobrīd šo Kandavas mūzikas, mākslas un deju skolas apvienošanu, divu skolu apvienošanu. Un likumsakarīgi nākošais darba kārtības jautājums bija Kandavas mākslu skolas direktors iecelšana. Tur mēs iecēlām līdzinējo Kandavas deju skolas direktori, kura arī ir jau ilgstoši pierādījusi to. Viņa principā to deju skolu ir uzbūvējusi Kandavā. Arī Andrei veiksmi, izturību, lai viss izdodas. Zināms cilvēks, pazīstams un viņai arī tā drēbe ir pazīstama. Tieši tā. Un viņi arī bija abas ar Marutu kopā pavasarī pie mums uz budžeta sarunām, un tad jau viņas izteica šo domu, ka vajadzētu tās skolas apvienot, un tā ir viņu pašu ideja, un tad tāpēc arī viņi turpinās un darbosies. Tad bija nākošais tāds varbūt nedaudz interesantāks jautājums tieši priekš Tukuma iedzīvotājiem par Tukuma iedzīvotāju konsultīvās padomas mikrorajonu robežu noteikšanu. Ja? Mēs pagājušajā reizē šeit varbūt tās nedaudz par to iesmējām, kā mēs noteiksim tās robežas, tad šeit pēc mēneša pienāca tas robežas noteiktas. Robežas ir noteiktas, varbūt tās ir dažādi tie viedokļi par to, cik viņas ir korektas, nekorektas un tā tālāk. Pēc iedzīvotāju skaita, protams, kad viņas nav skatītas, un tas centra rajons ir visticamāk kāds 60, ja ne vairāk % no visa Tukuma, bet skaits ir vienāds katrā mikrorajonā. Tāda varbūt neoficiālāka informācija, kad vēl lūdzam pieteikties no Ozoliņiem un Durbes, kur ir mazāk, bet arī, ja tu esi no Vēķiem vai Labtehnikas un vēlies iesaistīties, iesakies. Aicinam iesaistīties, pieteikties, nebaidīties un ņemt dalību pilsētas dzīvē, pilsētas attīstībā. Jo arī tie, kas, paliks aiz strīpas, šīs konsultīvās padomas ir atvērtas, atklātas un var piedalīties, ja kurš iedzīvotājs arī, ja nebūs pieteicies šobrīd varbūt dalībai šajā konsultīvajā padomē un redzēs kādu jautājumu, kas tevi tiešām interesē, vai par ko tu gribētu atkal tieši aktualizēt. Droši skaties, kad būs konsultīvās padomas un nāc piedalīties un iesaisties. Tā ir tāda īstenībā tehniski dabas jautājums. Pastīsimies, kā būs, jo nekas jau nav akmenī ieciests, vai ne? Bet vismaz tas ir tas pirmais solis apkaimes sadalīšanā. Tieši tā. Tad nākošie tīri grozījumi saistošajos noteikumos, kāpēc es viņus pieminu tikai tāpēc, ka es biju laikam vienīgais, kurš savādāk balsoja kā visi citi. Bet kā jau mēs pagājušajā mēnesī, kad šos noteikumus virzību sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, es teicu, ka es nevaru atbalstīt to, ka šobrīd licencēšanas komisijas vietā visus šos lēmumus pieņems vienpersoniski izpildirektora vietnieks vai pagastu pārvaldes vadītājs, ja tas būs kādā no pagastu pārvaldēm. Manuprāt, tas nav pareizi, ka tomēr komisija, vairāk acis, vairāk galvas ir tāds drošāks pasākums, bet redzēsim vēl, kā tiks izpildīts solījums par to, ka visi šie lēmumi būs publiski pieejami. Jo līdz šim šāda veida lēmumi nav nekur publiskot. Tā kā tam arī pasakosim noteikti līdzi un skatīsimies.
Tālāk mums viena arī konsultatīvā padome, kas vēl nebija nolikumu ieguvusi, tā ir uzņēmēju konsultatīvā padome, kuras nolikumu mēs šodien apstiprinājām. Pagājušajā sasaukumā viņi īsti nestrādāja. Jā, vairāk tieši bija konsultācijas ar uzņēmēju klubu pārstāvjiem. Jā. Iepriekš šī uzņēmēju konsultatīvā padome bija tukumā. Pie šī jautājuma varbūt mums atkal katreiz aktualizējās tieši uzņēmējdarbības veicināšanas speciālista vajadzība vai šī speciālista tieši slodzes palielināšana, jo nereti mēs esam tiešām arī šādā veidojumā, šādā sastāvā un citos par to dzirdējuši, runājuši arī ar uzņēmējiem runājuši. Viņi saka, ka, diemžēl šobrīd tas atbalsts nav jūtams tāds, kā bija varbūt tas gadus vairākus atpakaļ. Jā, tā iesaiste arī tieši no domas puses un tā sadarbība ar domu. Lai gan redzēju, kā mums arī šodien gan izpildirektors, gan Agnes Ripene, kas ir uzņēmēju kluba, arī pārstāvs minēja, ka uzņēmējiem visiem durvis ir vaļā un viss ir zaļais koridors uzņēmējiem, būvvaldē, ka vienmēr sakot, nāciet un dariet. Nākam daram, ja netiekat klāt zaļiem koridoram, zvaniet, palīdzēsim arī mēs no savas puses, jo arī Guntars Indriksons, kas no Kandavas puses ieminējās par mazajiem uzņēmējiem, kā viņš teica, ka ja lielajiem tās durvis tiešām ir tik plaši vaļā, tad mazie varbūt nemaz nezin, ko viņi varētu saņemt un iegūt. Tā kā tas tiešām, ja ir kādi jautājumi, droši gan pie mums, gan pa taisnības domu. Tukuma siltumam. Ieguldījām pamatkapitālā jauntukuma siltumtrases. Kā mēs te ikmēneša savā partijas kopā sanākšanā es teicu, ka man likās, ka mēs jau 3 gadus atpakaļ to jau bijām izdarījuši. Vainīgs. Tikai pārņēmām no Sijā jauntukums pašvaldības bilancē un nebijām ieguldījuši tomēr viņu jau pat taisnā tukuma siltumā. Tā kā šobrīd arī tas būs izdarīts, kā Ivars Liepiņš minēja, tad vēl apmēram 600,000 vērtībā trases pa pilsētu arī ir pašvaldības bilancē, kas nav ieguldītas tukums siltumā. Bet, protams, ka arī tukums siltums ir mūsu pašu kapitāla sabiedrība un visas remonta darbs tāpatās var veikt un viņiem tas ir deleģēts un tas viņiem ir jādara. Tātad siltuma nodrošināšana, pārvade, visas infrastruktūra ir tukums siltums pāraudzībā un atbildībā. Tur piestājāmies arī pie tarifa. Jā, kas tagad ir apstiprināšanai pie regulātoru, vai ne? Jā, kā iepriekš bija tās domas par to, ka tarifs varētu būt 10–15% robežās palielināts, tad šobrīd iesniegtais ir 39,75. Jā, tas bija pārsteigums izlasot avīzi, ka iespējams siltuma tarifs celsies uz 39,75 pār 39,75%. Izpildu direktors teica, ka tas ir kļūdains aprēķins un nekorekts aprēķins, un visdrīzāk šīs tarifs var iedzīvotājiem vienalga celties, bet par 25%, kas, manuprāt, arī ir. Tā ir ceturdaļa no esošā, un 25% tarifu celšana, manuprāt, tas ir arī ievērojama tarifu celšana. Katrā ziņā mēs neesam redzējuši īsti, kā tas veidojas, no kā, kāpēc, par cik pagājušajā domas sēdē es arī šo jautājumu uzdevu pašās beigās. Tā kā Ivars solīja, ka šī mēneša komitejās būs skaidrojums. Pats nepiedalījos komitejās, bet, cik saprotu no kolēģiem, tad skaidrojumu nebija. Tagad solīju uz septembri. Tas, ka tukums siltums mājaslapā joprojām ir tas 39% pieaugumu, kas tiek plānots vismaz pēc tās publiski pieejamās informācijas uz apstiprināšanu, kas stājās spēkā no 13. oktobra. Arī to Ivars šodien teica, ka visticamāk tā nebūs, jo ir papildus nepieciešamā informācija nepieciešama regulātoram. Bet, katrā ziņā šim turpināsim sekot līdzi. Noteikti. Bet uzreiz varam teikt, tarifu pieaugums būs un viņš būs ievērojams. Respektīvi diezgan būtisks. Jā. Tā kā ar to mums ir šajā apkurses sezonā jārēķinās. Tālāk tehnisks dabas jautājumi par ēdināšanas izmaksām, Kandavas mākslas skolē nolikumu apstiprinājām. Un par ēdināšanu arī tad ir dalītais šī iespēja uzzināt, cik maksā brokastiņas, pusdienas un launadziņš arī pirmsskolas izglītības iestādēm. Bet vai var arī dalīt?
To es sapratu, ka mēs varam uzzināt, vai vecāki var uzzināt, bet šajā iepirkumā ir izmaiņas veikts, es tiešām nebiju uz to. Ir vienošanās ar uzņēmēju, bet tad ir tā, ka tomēr nevar katru nedēļu, ja? Tad tomēr ir uz ilgāku laika periodu, lai arī uzņēmējs var rēķināties tomēr produktu iegādu un vispārējais. Nu jā, skolās principā nekas nemainās. 1. 4. klase ir 100% apmaksātas, tātad brīvpusdienas, ja mēs tā varam izteikties. 5. 8. vai 5. 9. ir līdzmaksājums 50%, un vēl ir atsevišķām kategorijām 81% un arī 100% brīvpusdienas. Tā kā tur nekas nemainās, tieši tādi paši procentuālais sadalījums, kā bija pagājušajā gadā. Pa 5% ir pienācis klāt kopējās izmaksas visās vietās. Ja? Tā kā tas ir ikgadējais cenas. Mēs visi redzam, kāda inflācija. Ikgadējais cenu kāpums, un, protams, kad arī uzņēmēji prasa šo, un tas ir arī šobrīd apstiprināts. Un pēc gada tad es sapratu jauns iepirkums, ja? Jā. Nākošajā gadā ir jauns iepirkums, un tad jau skatīsimies par to, ka tiešām tās dalīšanas un vispārējais, lai tas būtu ietverts jau jaunajā iepirkumā arī iekšā. Jā, līdzfinansējumi sabiedriskajām organizācijām, kāpēc es viņu gribēju pieminēt, kas mums tur bija. Atšķirība bija tā, ka līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība, ja iepriekš mums bija tā, ka mēs jau konceptuāli atbalstošo lēmumu pirms iesniegšanas kādā no fondiem tā kā izdevām, tad pieņēmām. Tad šobrīd pēc šiem noteikumiem, pēc šiem grozījumiem mēs skatām tikai tad, kad jau fondā ir iesniegt. Un tad jau tas ir principā gala lēmums, kad mēs ejam ar līdzmaksājumu, un tas ir 50% no fonda, ne vairāk kā 50% no tā, ko piešķir kāds no fondiem. Tā kā tādas izmaiņas, NVO cilvēki noteikti, kad to zina, kas tas ir, pārējiem varbūt tas tāds diezgan neinteresants pasākums. Bet NVO sirds mierināšanai, kā es gribu pateikt, ka mēs vienojāmies, tomēr, jācer, ka būs virs un vārds. Ja gadījumā kādai biedrībai būs nepieciešams šis te lēmums, kas būs jau kā papildus punkti, ja, lai varētu veiksmīgāk startēt projektā, tad nav jābaidās un jāvirza, jo mums tika apsolīts, ka tad šos te jautājumus arī virzīs uz domas sēdi. Jā, tas bija viens no maniem jautājumiem, jo pirms tam mums bija vairākas reizes skaidrots, ka viņiem šis konceptuālais lēmums ir vajadzīgs, lai viņi varētu startēt. Tad šobrīd pateica, ka nē, tam tā nav jābūt, bet tiešām ir kādā no fondu projektu konkursiem ir nepieciešams jau iepriekš konceptuāls pašvaldības lēmums, tad nebaidieties sūtiet to savu iesniegumu, un tas lēmums tiks pieņemt. Tā, radošās stipendijas konkursi, tur mēs atbalstījām divus māksliniekus, un viens tika noraidīts, kam nebija sakārtotas iepriekšējās saistības, diemžēl. Tas arī ir jādara. Tas jāizdara. Enguras osta, gan zemes gabalu neieguldījām, bet nodevām ostas pārvaldei, gan arī ostas valdē izmaiņas apstiprinājām. Principā, manuprāt, pat tas zemes iegulda nodošana ir svarīgāka, lai Enguras osta varētu šo lielo projektu virzīt tālāk uz priekšu. Cepurnos tiešām kā Enguras osta ir attīstījusies pēdējo gadu laikā. Ļoti skaisti, ļoti jauki. Jā, tā nav kravu osta, tā nav vairs varbūt tās kā kādreiz vairāk mēs tur redzējām zvejskuģīšus. Tad šobrīd viņi pārvēršas jau par tādu tiešām skaistu jahtu ostu, un arvien vairāk un vairāk viņi tiek noslogota tieši šajā ziņā. Tā kā es esmu redzējis to jauno projektu, ļoti ceru to ieraudzīt arī dzīvē. Engurē kompleksā ar stadionu, tam visam vajadzētu to Enguru pacelt vēl augstāk. Ja. Un iedzīvotāji sirdsmieram tātad Enguras ostas valdes locekļi nesaņem atalgojumu. Tas ir absolūti tātad bez samaksas, un tāpēc ir problēmas ar dažu ministriju pārstāvi. Es gribētu teikt, ka daži, visu ministru. Jo viņiem tāpat ir jāpild amatpersonu deklarācijas un samaksa nav un ķēpa liela, un tad tā ir. Un uz valdes sēdē noteikti jāatbrauc. Jāatbrauc vai jāpieslēdzās Zoomā, tā kā. Jā, bet arī ostu šajā likumā šobrīd tās izmaiņas tiek rosinātas un veikts, tad visticamāk, ka šajās mazajās ostās nebūs nepieciešama vairs šie obligātie ministriju pārstāvi, un tāpēc arī ministrijas šobrīd vairs, ja mums, manuprāt, nav no divām ministrijām šobrīd, pēc esošā likuma spēkā esošā būtu jābūt, bet mums jau diezgan ilgstoši nav šie ministriju pārstāvi. Bet, jā, tas tāds, dačuks jau paldies, jā. Arī mazjūras zvejnieku
pārstāvju iekļaujam. Tieši tā, mēs tagad palielinām to ar saviem cilvēkiem, to valdes sastāvu, un kā Oskars minēja, tad mazību zvejnieku iekļaušana ir ļoti nepieciešama arī tā projekta realizēšanai. Viņi aktīvi darbojas tā. Tā, tad bija īstenībā man ļoti liels pārsteigums bija, kad es ieraudzīju summu, kāda tiek ziedota Lestenes brāļu kapu ansambļu uzturēšanas un attīstībai. Es saprotu, ārzemju latvieti, jā? Jā, un visdziļākā pateicība visiem, kas tiešām ziedo šī kompleksa sakārtošana attīstībai. Jā, šobrīd gandrīz pusmiljons, 462,000 tika noziedoti. Kanādas latvieti, patiesi. Jā, tā kā arī, protams, ar pateicību pieņemam šo te. Tad pietuvojušies esam 18. jautājumam, par ko Sergejs pikts, bet man gan patika. Es esmu pikts, bet jā, 18. jautājums Domas sēdē bija par finansiālu atbalstu biedrībai Gravel Bike Latvijā pasaules sērijas posmu rīkošanai Tukuma novadā. Superīgs pasākums, viss ir skaisti, bet pie lēmuma projekta nebija pievienots neviens dokuments, ne iesniegums, ne paskaidrojums, ne apraksts šīm te pasākumam. Šis jautājums tika skatīts Finanšu komitejā, nevienā citā komitejā, pirms tam kā informatīvs. Jā. Un neviena iepriekšējā ne komitejā, ne sporta komisijā viņš skatīts nebija. Un lēmuma projektā rakstīts, ka iesniegums saņemts par atbalstu 22. augustā. Tātad dienu pēc Finanšu komitejas. Interesanti, uz kā pamata tad Finanšu komiteja to skatījās. Ja iesniegums saņemts nākamajā dienā un cienījamie Tukuma novada sporta biedrības pārstāvi izrādās tā, ja jūs 22. datumā 5 dienas līdz nākamai sēdei uzrakstat iesniegumu kaut kādu par atbalstu saņemšanu, man būs grūti tagad pateikt jums, lai nebūtu iekļauts šis jautājums kārtējā Domas sēdē. Jo šobrīd 22. datumā saņemt iesniegums, 28. datumā Domas kārtējā Domas sēdē šis jautājums tiek skatīts bez neviena pavada dokumenta. Tas man arī darīja piktu. Es zinu, kas ir Gravel Bike Latvijā. Mēs pagājušo gadu līdzējām viņam sarīkot šīs sacensības arī mūsu teritorijā, Pauzeru pļavās, apkārt Čigām dīķim. Bet superīgs pasākums, atbalstāms, bet ne šādā veidā, kā viņš, manuprāt, ne šādā veidā, kā viņš tika atbalstīts šoreiz. Sāku vēlreiz, neviena paskaidrojuma, neviena dokumenta, varbūt izredzētie deputāti un nezinu, kas vēl bija iepazīstināti ar šo te pasākumu un kāpēc viņi jāatbalsta 3 gadu garumā un katru gadu jāpiešķir 10,000 eiro. Varbūt es nebiju informēts, man nekādas informācija par šiem sacensībām nebija pieejamas, ne Domas mājaslapā, nekur citur, tāpēc es nevarēju atbalstīt šo lēmumu projektu, es balsoju pret. Kaut gan es absolūti atbalstu šo pasākumu un uzskatu, ja tas ir tik steidzami, tik ātri jāpieņem lēmums, mums 4. septembrī paredzēta ārkārt Domas sēde. Mēs ar mierīgu sirdi varam iekļaut šo jautājumu nākamajā ārkārtas Domas sēdē, izsūtīt visiem deputātiem šī pasākuma aprakstu un finansiālu ieguldījumu novadam un ar mierīgu sirdi atbalstīt viņu. Bet ne tā, ka tas notika šajā Domas sēdē. Manuprāt, ka tas nebija pareizi, bet 16 deputāti uzskatīja, ka tas ir pareizi. Es arī. Katram savs. Tātad pamēģiniet tagad neatbalstīt nākamās biedrības, kuras iesniegs tādā pašā kārtā vai kārtībā savus iesniegumus bez sporta komisijām, bez izglītības, kultūras un sporta komitejas atbalstu. Tieši uz Domas sēdi. Jā, par procedūru runājot, tiešām mēs pilnībā atbalstu un pilnībā saprotu Sergeja dusmas. Es gan to neizdarīju ar balsojumu. Tas nav dusmas, tas vienkārši pieeja. Tieši tā, jā, tā pieeja ir, manuprāt, arī nepareizi pilnīgi. Tas, kad pasākums kā tāds ir bijis Tukumā, audzis no Tukuma un izaudzis tagad līdz pasākumu. Pasākums ir foršs un atbalstāms, viss ir skaisti. Pati procedūra, kā tas tiek virzīts. Jo, cik es saprotu, tikai 8 deputāti, kuri piedalījās Finpamā,
bija iepazīstināti ar kaut kādu vīziju, ar kaut kādu iesniegumu. Prezentācija, principā. Jā. Jā, es arī biju izbraucis un nebiju šajā finanšu komitejā, neredzēju to, bet ļoti ceru, ka mēs viņu ieraudzīsim tagad jau pēc lēmumu gan pieņemšanas, ja, kā gan Sandrs Čilipāns, kas ir sporta organizators, kā viņš skaitās viņam tas amats, teica, ka tik un tā būs arī jāraksta iniciatīva uz šo, lai gan es pēc šī lēmuma vairs nesaprotu, kādēļ būtu jāraksta iniciatīva. Tikai tāpēc es arī ierosināju to, ka varbūt šo vispār ārpus kārtas tad esam atbalstījuši un iniciatīvu budžetu nesamazināt. Mēs gadu no gada runājam par vienu un to pašu, ka jāveido atsevišķu lielo pasākumu fonds, kur var pieteikties tieši šie pasākumu rīkotāji, tādi, nezinu, kā Stirnubuks, kā Gravelbike, ja, nezinu, takus soļotāji ne tikai skrēja, da jebkurš Tas pats BMX, ja ir liels pasākums, tad kāpēc ne? Motosportisti, kas arī šogad bija 2 gabali, gan Jaunpils Kalas, gan Kandala, kas arī šajā es arī tieši par to pašu, ka viņiem būtu atsevišķi noteikumi, visiem skaidri zinām un nebūtu šāda diskusija. Bet tieši tagad es saku, mēs katru gadu par šo runājam un kā jums šķiet, cik liela tā naudas masa būtu vajadzīga norezervēt tādiem lieliem projektiem? Cik apmēram tā? Tas nevar tā, ka uzpūš vējš un mēs tagad pateiksim ciparu, bet jāapsēžas, jāpareiķina. Es arī nezinu, kādi pasākumi notika visa Tukuma novada teritorijā, jo ir motosports, ir autosports, ir tabu skrējieni, ir burāšana, ir daudz sporta veidi, par kuriem man ir tikai nojausma, ka viņi tādi ir Tukumā, bet cilvēkiem viņi ir svarīgi. Par to pašu Gravelbike. Ja? Es, godīgi sakot, uzzināju 3 gadu atpakaļ, ka tāds pastāv. Ja? Un ka mūsu vietējais iedzīvotājs to pacēla pavisam citā līmenī un cepur nost viņu priekšā. Tad tas būtu sporta komisijas pirmais uzdevums, kas tagad būtu... Tas būtu sporta komisijai jānes uz kultūras sporta komiteju, un tā kopīgi tur arī būtu tas jāatrisina. Bet, vairāk gadu garumā tas nav izdarīts. Cerams jau, ka tagad centīsimies izdarīt. Sānis ir apsolījis, kad vajadzētu būt, tad centīsimies viņu turēt pie vārdu un atgādināt viņam ik pa laikam par šo. Bet, katrā ziņā Kārmenvai veicās uzrīkot tiešām pasaules līmeņa pasākumu un šoreiz procedurāli neforši, bet cerams, ka pasākums būs ļoti labs un ilggadīgs. Tālāk jau mums aizgāja bija jautājumi par līdzfinansējumu piešķiršanām, gan kanalizācijām, ūdensvadiem un fasāžu logu nomaiņām un tā tālāk. Protams, arī liela daļa atkal pašvaldības nekustamo īpašumu atsevināšanas. Jā, par šiem te pieslēgumiem mūsu kolēģi Laura Kancāne pamanīja izejot cauri tāmēm, ka viens un tas pats darbs vienam un tām pašam uzņēmējiem, tai pašai firmai, metrāžu, viss identiski, bet cena atšķirība ir diezgan jūtama, un kā tas varēja gadīties, cik es sapratu, Laura arī nav saņēmusi atbildi, bet, interesanti. Katrā ziņā arī Gundars to teica, ka lai vēlreiz pārbauda un kad viņam vēl ir iespēja arī neparakstīt šos lēmumus 5 dienu laikā. Bet interesanti, jā. Un iespējams arī tiks mainīt šie nosacījumi nākotnē, ka būs doma noteikusi konkrēti metra izmaksas un ar to tad galvenais jau rezultāts, kad cilvēks pieslēdzās vai kanalizācijai vai ūdensvadam. Lai būtu godīgi arī no otras puses. Jo vairāk tie lietotāji, jo izdevīgāk gan Tukuma ūdenim, gan... Tukumu. Jā, Tukumu. Bet, katrā ziņā pēdējos gados jau, mēs to pieslēgšanās jaudu esam diezgan kāpinājuši, un tiešām, jau Tukuma pilsētā, arī Kandavā, arī Lapmežciems ir diezgan daudz pēdējā laikā. Tā kā, tiešām, man liekas, ka Tukuma pilsēta, jau būs diezgan lielā mērā. Tātad tāds darbs, kas tika veikts 7-8 gadu atpakaļ, tas lielais. Tas ir vēl vairāk. Šobrīd nes šos te augļus, un cilvēki var. Lielais ūdens saimniecības projekts šobrīd dod to iespēju pieslēgties principā katrā Tukuma ielā. Un tas tiešām ir jau, man liekas, ka vai nebija kaut kāds 2010. ap to laiku gads, kad 15 gadu atpakaļ.
Jā, tad viena pašvaldības zemes vienība Milskalnē nodevām Latvijas valstī vai valsts ceļiem vai kā. Kā visi esam pamanījuši, tad veloceliņš uz Milskalni beidzot ir sācis tapt. Tur šobrīd ir lielas plašas teritorijas, kas ir izzāģētas, izraktas un līdz gada beigām teoretiski ir jāpabeidz un jābūt jau aizstaigājumam un aizbraucamam ar velosipēdu celiņam, apgaismotam uz Milskalnu. Mūsu atkal kapitāla sabiedrība Tukuma ūdens jau pavasarī un vasaras sākumā ir ielikuši arī savu infrastruktūru apakšā zem celiņa, respektīvi ūdens un kanalizācijas infrastruktūra jau ir no Tīlas līdz Milskalnei. Neesmu pārliecināts, vai jau ir pieslēgta, vai vēl viņi lieto iepriekšējo, to gan neesmu pārliecināts. Bet, jā, katrā ziņā viena zemes vienība vēl bija nepieciešama no pašvaldības nodot valstī, un to arī šodien esam nodevuši, lai tur viss var iet uz priekšu, un ceram, ka tais termiņos viņi iekļausies. Un notika darbs arī pie Tumas veloceliņa. Jā, projektēšanas tā kā vēlāk informēsim, noskaidrosim precīzāk. Sapratīsim, kas tur ir. Lai arī Tumas iedzīvotāji zinātu. Sūtīsim Gundaru uz Andrihovu komandējumā. Andrihova uzaicināja mūsu pilsētas sētkos uz turieni, tā kā brauc mūsu delegācija arī uz Andrihovu, uz mūsu sadraudzības pilsētu, un tālāk mums bija darba tiesisko attiecību izbeigšana ar Lapmešciem pagastu pārvaldes vadītāju esošo Lauru. Arī Laura. Milzīgs paldies, Laura, par tavu ieguldījumu. Lapmešciem pagasta attīstībā. Tiešām milzīgi paldies. Jo, arī, manuprāt, Laura ir viens no tiem, kas ar savu entuziasmu ļoti labi pavairoja tā pagasta attīstību un arī vietējo patriotismu cēli. Tiešām. Un likumsakarīgi nākamais jautājums bija par jaunās pārvaldnieces iecelšanu. Un Dācis Freiman. Kā tev arī izdotos tieši tāpat turpināt? Cik es sapratu, Lapmešciem niet 7. paudzē, lai izdodās. Tā kā, tā arī mums domas sēde, labi, vēl bija dzīvokļu jautājumi, bet tie ir ikdienas jautājumi, kas ir dzīvokļu piešķiršana, un tā mums domas sēde diezgan ātri pagāja, veiksmīgi, un... Jā, sporta manēža, kā ir. Cerība, ka apstiprināti, ir tagad. Septembra beigās tiks iedurta jau lāpsta šajā te Tukuma 2. vidusskolas bijušajā stadiona teritorijā un sāksies šī te mūsu sporta manēžu būvniecība. Jā, šajā sakarībā gribās teikt, ka šobrīd tiešām ļoti daudz darbi Tukuma pilsētā notiek. Spartaka iela jau laikam beigusies, Raudas iela turpinās, Brīvības laukums. Lūgums ir būt pacietīgiem, varbūt uz to īso momentu, kamēr ir šīs neērtības kaut kur iziet vai apbraukt, vai jāaiziet nedaudz tālāk. Pēc tam tas viss jau ir par to, lai tas viss mums būtu labi pēc tam, jo arī Raudas ielā šobrīd vecā ūdens sistēma, visu vecās infrastruktūra ir jāsamaina, lai varētu uzklāt smuku gludu asfaltu, lai nebūtu tā, ka šogad uzliekam asfaltu, nākošais gadu rokam trumbas un atkal mums ir ielās pie ielām. Un šajā gadījumā par Brīvības laukumu runājot, vecāki, kas vedīs bērnus uz gan 3. pamatskolu, gan Upīšiem, gan Upīšu pamatskolu, gan mākslas skolu, kas tur īstenībā ir ļoti daudz šīs te izglītības iestādes. Skatāmies, šodien tā informācija tika saņemta, kad no rīta no 7:30 līdz 8:30 varēsim pievest pie Upīšu skolas un braukt pāri pa Brīvības laukumu. Bet, protams, ka tajā brīdī, kad darbi būs aizvirzījušies līdz laukumam, tur atkal kaut kas mainīsies. Mēs esam elastīgi, sekojam līdzi informācijai. To noteikti nodos gan caur pašvaldības tīmekļa vietnēm, gan arī skolās pedagogi. Esam vienkārši saprotoši. Ja būs noteikti, ka būs kādi starpgadījumi, sarežģījumi, bet tas viss ir uz to, lai mēs 27. gada rožu svētkus varētu svinēt jaunā, skaistā Brīvības laukumā. Un uzsver tā pozitīvi arī šos te visus būvu darbus. Un tāpat tās noteikti būs arī izaicinājums pie 2. vidusskolas, kad sāksies būvniecība. Kur izlaist bērnus, jā. Jebkura attīstība prasa un rada nelielas neērtības. Un šogad tas ir Brīvības laukums, citos gados tā bija arī ūdens saimniecība, sakārtošana, ūdens kanalizācija.
ielas bija pāraktas un nebija ērti pārvietoties, bet saprotam, ka tas ir tikai mūsu Tukuma novada iedzīvotāju labā. Un es ļoti ceru, ka nākošais gads būs neērtības uz pasta ielas un kas tā mums ir lejā pa kalnu dzelzceļa iela, kad tur atbeidzot tiks sakārtot šī te lietas ūdens savākšana, lai arī pasta ielas kalns beidzot iegūtu daudz maz gludu asfaltu, nevis tā kā tagad. Bet arī tas mums šobrīd ir nedaudz jāpiecieš tikai tāpēc, lai nākamajā gadā rokot nebūtu atkal tas, ko mēs jau pirms tam runājām. Ja. Tas laikam lielā mērā arī bija viss. Jā, mūsu pašu aplikācija ziņojumi turpina darboties. Jā, mums tur ir atrisinātie jautājumi tādi, kas ir nedaudz varbūt arī gaisā pakārušies, ja tā var izteikties. Mēs tur, teikšu atklāti, bikstam no visām pusēm atbildīgās amatpersonas par to, kāpēc vai kas nenotiek. Droši jūs arī mums pasakiet, ja tas jūsu jautājums tur ir ieķēries, tad atgādiniet, ka nav nekas izdarīts, vai ja ir izdarīts, tad pasakiet, ka paldies ir izdarīts, jo katru vietu mēs tiešām personīgi nevarēsim apsekot, protams, bet rokas puls mēs turpināsim turēt, zinām par gan Durbes skailguliem užiem, gan Bedrēm Alīnas ielā un pārējo, bet tiešām, mēs ar Sergeju laikam nebrauksim viņus līdzināt ciet tomēr. Pagaidām ne. Tas ir jādara tiem, kam tas ir jādara, mēs varam. Bet nododiet informāciju, mēs darām visu, kas no mums atkarīgs. Mēs nododam jūsu ziņas atbildīgam personam. Diemžēl nevienmēr saņēmam šo te atgriezenisko saiti, bet ja nebakstīsim, tad vispār nekas nenotiks. Tieši tā. Ik pa laikam ir jāpabakst un izmantojiet mūsu aplikāciju, dodiet mums ziņas, kur ir kādas problēmas vai kur ir atrisinātas problēmas, tas mums ir svarīgi. Paldies un tiekamies! Senās ugunsnakts pasākumos pirmkārt sestdien izmantojam visus skaistos kultūras darbinieku sagatavotos piedāvājumus, gan arī pārgājiens gar jūru. Un tad 1. septembrī vēlam visiem mieru, tikai mieru. Tāpēc, ka, protams, visiem ir satraukums un mazajiem pirmklasniekiem un vecākiem un skolotājiem, un kam šajā laikā viegli nevienam, bet jāmācās ir. Un tāpēc aicinu vecākus būt saprotošus, skolotājus pacietīgus un bērnus zināt gribošus. Un tad viss būs kārtībā. Visiem novēlam laimīgi jauno gadu. Tieši tā, kuršām. Jauno mācību gadu. Jā. Paldies. Uz tās nots arī noslēdzam. Atā.